Un es gribu atgriezties pie tā jautājuma, ko privātie ir cēluši jau cik jau vairāk gadu garumā. Ja? Cik tālu valsts koncernam ir jālaužās iekšā šajā privātā saimniecībā un cik tālu tas ir jādara privātam kapitālam. Jūs te varat vismaz pateikt, cik turbīnas griezīsies? Jā, mūsu mērķis nav mainījies. Tie ir 800 megavati, tie ir aptuveni 120, 130 turbīnas. Šis projekts strateģiski tika virzīts kā pirmās vai strauji attīstāms projekts, kuram bija teorētiski jābūt pabeigtam 25. un 26. gadā uz desinhronizāciju. Kurā gadā tagad mērķis ir? Kāds ir šī brīdī mērķis? Es domāju, ka mēs līdz 30 gadam to varam izdarīt. Nu, un privātais bizness, ko turpina teikt? Plus vēl atceroties, ka satversmes tiesā ir skatīšanā viena lieta par to, kas, kur kā notiek, uz kādiem spēles noteikumiem. 3 lietas apvienoja vienā lietā, cik es saprotu. Bet mēs domājam, ka tiesa lems tā, kā viņai jālemj ir pēc likuma un gara, un noteikti šo projektu vienkārši atsviedīs apakaļ izskatīšanai vēlreiz ministru kabinetā. Jo, ja mēs skaidri un gaiši zinām, ka, protams, valsts kapitāla sabiedrība var iesaistīties privātā biznesā, bet jautājums jau vienmēr ir, kā tas notiekās. Un tad mēs iedomājamies, ja mums ir neliels tirgus, mums ir ļoti ierobežot šīs pārvades uz kaimiņiem aizvadīt šo enerģiju, un tad ienāk valsts kapitāla sabiedrība, pasaka, ka mēs paņemsim lielāko pīrāgu daļu, un tad jūs pāriet tur savācat tās drumstels, kas tur paliksies pāri. Un tas tā nedarbojās. Mums jau dotajā brīdī Latvenergo ir dominējušo stāvoklī, būtībā monopols. Mēs abi esam Vēja enerģijas asociācijā, un mēs profesionāli diskutējam par vēja enerģijas attīstības problēmu jautājumu potenciālu. Ja jūs būtu uzmanīgi lasījuši šo pašu Kems sarakstīto dokumentu, tad šobrīd IVN izietas, vai gandrīz izietas stadijā, ir 10 000 megavatu. 800 megavati nav absolūtākais vairums. Ir Latvijā pietiekoši daudz privātās investīcijas, kas vēl šeit būvēt vēja enerģijas parkus. Un tā vietā, lai apkarotu viens otru Vēja enerģijas asociācijā, droši vien labāk būtu risinātos jautājums, lai tās privātās investīcijas attīstītu. Šī gadījumā atkal tiek manipulēts nedaudz ar pašu būtību, jo vēlreiz mēs neesam pret to, ka Latvenergo iesaistās vēja industrijā. Jautājums, kā tas notiekās. Tanī brīdī, kad uz tiem pašām teritorijām bija pietiekoši daudz privātās intereses un arī iesniedz priekšlikumus ņemt arī, tā teikt, iedot publiskai izsolei, tika noraidīts šīs idejas, jo tāpēc, ka ir kaut kādi slepenie mērķi. Bet atkal, vēlreiz, tas, kad ir iziet 10 000, skaidrs ir, kad viņi uzcelsies. Tanī brīdī, ja privātais meklēs biznesa iespējas, tad valsts kapitāla sabiedrība vienkārši cels. Varbūt tas nebija īsti ētiski tādā veidā nodot vienai kapitāla sabiedrībai zināmas teritorijas, piekrītu to, ja. Bet no otras puses skatoties, patiesi sakot, privātais kapitāls ir krietni vien aktīvāks nekā, piedodiet, Latvenergo. Mēs zinām, kādu projektu šobrīd ir, angliski, teiksim, pipeline'ā, gatavībā, patiesi sakot, privātie projekti, gan saulē, gan vējā ir krietni vien gatavāki nekā tas, kas ir Latvenergo rīcībā. Ļaujiet vienkārši privātiem kapitālam strādāt.